Ja tava dienas kārts ir iemīlējušies, tad šodien ir īstā diena, lai sirdī ļautu runāt skaļāk par prātu. Šī kārts simbolizē izvēles, mīlestību, harmoniju un emocionālu savienību, taču tā nav tikai par romantiku. Tā arī aicina uzņemties atbildību par izvēlēm un būt godīgai pret sevi un citiem. Šodien dzīve piedāvā iespēju izvēlēties. Tas var būt kaut kas tik vienkāršs kā lēmums, ko gatavot vakariņās, vai sarežģītāks jautājums, piemēram, kā organizēt dienu. Iemīlējušies atgādina, izvēle ir jābūt balstītai ne tikai uz to, kas izskatās labi uz papīra, bet arī uz to, ko izjūt par pareizu. Varbūt ir laiks atbrīvoties no veciem ieradumiem vai lietām, kas vairs nesniedz prieku, un atvērt durvis kam jaunam. Darbā šī kārts norāda uz sadarbību un uzticēšanos. Vai tu strādā komandā? Iemīlējušies aicinu komunicēt atklāt un meklēt harmoniju. Ja priekšā stāv svarīgs lēmums, atceries, labākā izvēle ir tā, kas rezonē ar taviem principiem un vērtībām. Vai esi dilemmas priekšā? Pajautā sev, kas mani padarīs laimīgu ilgtermiņā, nevis tikai tagad. Tāpat šī kārts var liecināt par jaunu sadarbības iespēju vai pat radošu projektu, kurā būs jāieklausās ne tikai sevī, bet arī citos. Romantiskajā dzīvē iemīlējušies ir dārgakmens. Ja esi attiecībās, šī kārts aicina veidot dziļāku saikni un pievērst uzmanību savstarpējai komunikācijai. Pajautā partnerim, ko viņš šodien vēlētos. Reizēm mazs signāls no tavas puses var radīt patiesu tuvības izjūtu. Ja esi viena, šī kārts liecina, ka šodien vari sastapt kādu, kas piesaista ne tikai tavu prātu, bet arī sirdi. Taču atceries, neizvēlies partneri tikai pēc iepakojuma. Īstā mīlestība sākas ar dziļāku sapratni un saskaņu. Emocionāli šī kārts aicina pievērsties savām jūtām. Vai esi sirds un prāts cīnās? Iemīlējušies atgādina, ka jūtas nav ienaidnieks, bet ceļvedis. Ja kaut kas šodien šķiet neskaidrs, pajautā sev, ko mana sirds patiesībā vēlas. Atceries, ka harmonija ar sevi sākas ar godīgu atbildi uz šo jautājumu. Tātad, ja tava dienas kārts ir iemīlējušies, šodien ir lieliska diena, lai pieņemtu izvēles, kas tev patiešām ir svarīgas. Ļauj sev sekot savai sirdī un nebaidies no atbildības par savu laimi. Dzīve piedāvā brīnišķīgu iespēju veidot harmoniju gan ar sevi, gan citiem. Un atceries, īstā izvēle vienmēr atbalsojas tavā sirdī. Laura sēdēja savā automašīnā un jau 3. reizi pārlasīja mātes sūtīto ziņu. Es nesaprotu, kāpēc tu vienmēr nostājies viņa pusē. Es esmu tava māte, un man šķiet, ka viņam nav taisnība. Viņus pleci saspringa. Vakarā atkal bija izcēlies konflikts starp viņas mammu un vīru. Šoreiz tas nebija nekas dramatisks, vienkāršs strīds par ģimenes vakariņu plāniem, bet mammai vienmēr bija tendence uztvert lietas personīgi. Un, kā parasti, Laurai nācās būt pa vidu. No rīta viņa bija izvilkusi iemīlējušos kā savu dienas kārti. Tajā brīdī viņa to uztvēra kā norādi par tuvību un savstarpēju sapratni attiecībās ar vīru, bet tagad viņa saprata, ka šī kārts runā par ko daudz sarežģītāku, par izvēli starp 2 cilvēkiem, par lojalitāti un emocionālo līdzsvaru. Viņa dziļi ievilka elpu un atbildēja: Mam, tas nav par nostāšanos kāda pusē. Es saprotu tevi, bet arī viņu. Man ir svarīgi, lai mēs visi varētu būt kopā bez liekiem pārpratumiem. Viņa zināja, ka šī saruna nebeigsies ar vienu ziņu. Mammai bieži vajadzēja vairāk laika, lai pieņemtu situācijas, kas viņai šķita neērtas. Laura jūta nogurumu no tā, ka vienmēr bija starp 2 frontēm. No vienas puses viņas vīrs, ar kuru viņa būvēja savu ģimeni, no otras mamma, kura dažkārt nespēja pieņemt, ka viņas meitai tagad ir arī cita prioritāte. Pēc darba Laura nolēma iebraukt pie mammas uz tēju. Viņa zināja, ka īsta saruna ir labāka par tekstu ziņām, kas var viegli tikt pārprastas. Mamma, kā jau gaidīts, viņu sagaidīja ar nedaudz aizvainotu skatienu, bet Laura uzreiz sacīja: Es nevēlos, lai mēs strīdamies. Tu esi svarīga manā dzīvē, un arī viņš ir. Es nevaru visu laiku būt pa vidu jūsu nesaprašanām, jo tas mani iztukšo. Mamma nopūtās un brīdi klusēja, bet tad pamāja. Es tikai gribu, lai tu mani nesāc atstumt viņa dēļ. Laura pasmaidīja un paņēma mammas roku savējā. Es tevi neatstumšu, bet es arī nevaru visu laiku risināt jūsu domstarpības. Lūdzu, uzticies tam, ka es zinu, kas man ir labs. Šī diena bija devusi viņai vērtīgu atziņu.
Iemīlējušies nevienmēr nozīmē romantisku mīlestību, bet gan nepieciešamību atrast balansu starp dažādiem attiecību aspektiem. Un dažkārt mīlestība nozīmē arī spēju nostāties par sevi, lai saglabātu harmoniju starp diviem svarīgiem cilvēkiem.